Esiet sveicināti šajā saulainajā dienā pie Vidzemes augstskolas. Man prieks jūs visus redzēt tik kuplā skaitā, tāpēc es jums vēlos pastāstīt kādu stāstu. Tā gaisma, ko izstaro svece, tas gaišums, kas liesmiņā plīvo, izplēn, pazūd un gaist. Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo, un siltums, ko izstaro sirds, tas nezūd. Vēl vakar es biju maza meitene, kas domāja tikai par rotaļāšanos ar lellēm, bet jūs zināt ko? Šodien es biju skolā. Tā ir daudz lielāka par smilšu kasti. Tiešām. Man tur ļoti patika, jo tur ir manas draudzenes no bērndārza, Anna un Elza. Un arī audzinātāji ir jauki, bet galvenais, ka nav jāguļ pusdienas laiks. Tas ir lieliski. Skolotāji teica, ka rīt vedīšot mūsu ekskursijā uz Vidzemes augstskolu pie studentiem. Nevar vien sagaidīt rītdienu, kad varēšu uzvilkt savu jauno rozā mugursomu, ielikt tajā penāli ar flomasteriem un doties mācīties lasīt un rēķināt. Skolā pavadīt 11 manas dzīves gadi. Nu ir laiks pamazām sākt domāt par to, ko darīt pēc vidusskolas absolvēšanas, kā pavadīšu savu turpmāko dzīvi. Ai, cik gan tas bija vienkārši tad, kad manā dzīvē visu izlēma vecāki. Tagad būs jākļūst patstāvīgai, sāksies lielā dzīve. Man prātu māc bažas, vai es esmu tam gatava, vai es izdarīšu pareizo izvēli. Lai nu kā, man aiz muguras ir bezrūpības pilni gadi kopā ar vienreizējiem klases biedriem, bet es esmu gatava pārmaiņām. Augstskola. Pēdējais mācību gads manā studentes dzīvē. Varu teikt, ka studiju laiks līdz šim patiesi ir bijis vislabākais. Likās vēl vakar, 1. septembrī, uzmetu plecos savu rozā mugursomu, paķēru gladiolus un devos pretīm nezināmajiem. Bet šodien jau stāvu blakus kādai mazai, nedrošai dvēselītei un atceros sevi. Šajā brīdī patiesi sāku justies pieaugusi. Skola man ir darījusi spēcīgāku. No nedrošās knīpas ar banti matos, biklās vidusskolnieces ar kedām kājās, esmu kļuvusi par personību. Sveces liesma ir kā zinību uguns. Tā simbolizē sirds un prāta gaismu. Tā rādīs mums ceļu nākotnē, sildīs mūs un palīdzēs mums sasniegt iecerētos mērķus. Tagad vienosimies kopīgā Latvijas valsts himnā. Paldies! Pasludinu jauno studiju gadu par atklātu. Novēlu visiem veiksmi un izdošanos. Bet tagad dosimies auditorijā uz pirmo lekciju.